Labvakar! Tā kā gribēju atpūsties, bet nesanāca. Ir atkal jāsaka, lieciet mierā Zaklerkungu. Nevienam tiesības nav viņam kaut ko aizrādīt un ar pirkstu bakstīt. Cilvēks ir uzņēmies atbildību un domā par tautu. Un mums kopā viņš ir jāaizstāv. Un šodien tiem, kam prāta nav, un prāta šodien nav, izskatās tiem, kam ir vara un nauda un kaut kāds stāvoklis, bet viņi neredz, kas notiek. Latvija ir briesmās, un katram būs jāpiedalās, lai varētu palīdzēt savai zemei un saviem cilvēkiem. Un nevienam nav tiesības zākāties ne internetā, ne presē, ne televīzijā, jo neviens šodien nav izdarījis tik daudz, cik mūsu prezidents, kurš atsauca Saeimu. Viņam pietika drosmes, un viņš ir jāciena. Un būtībā, jebkuras valsts prezidents ir jāciena. Un tad mācīsimies viens otru sodīt. Mēs sodam sevi par citiem sliktu runājot. Un šodien tas, kas uz otru to slikto runā, tas pats arī tāds ir. Jo tad, kad mazi bērni apsaukājās, ko saka tas, kur apsaukā? Viņš tā saka, tu pats tāds esi. Un ticiet man, maziem bērniem ir taisnība. Viņi ir tīri, nesamaitāti. Viņi atnāk ar to, ar ko viņi piedzimuši, ar mīlestību, ar tīru dvēselīti. Un man prieks par tiem pieaugušiem, kur arī ir tādi kā mazi bērni, un paldies Dievam, viņi mums ir daudz. Ja neprot uzvesties bērns, viņi ieliek stūrī, bet ko mēs darīsim ar tiem, kas neprot uzvesties, kuri it kā ir pieauguši? Kuriem ir 40, 50 un 60 gadi, kur neciena citus un domā tikai par savu naudas maku un par savu labklājību. Bet tas, kas neprot dot, tam nekad arī nebūs. Un bagāts ir tas, kuram pietiek. Un šī došana, tas ir labi vārdi. Vēlreiz un vēlreiz. Un to, ka netiek novērtēta mūsu tauta, par to tagad atbildēs tie, kuri nenovērtē. Un varbūt tā arī labi. Bet tauta mums ir brīnišķīga. Ir cilvēki, kur nestaigā un nesūdzās. Viņi iet un strādā. Un tā lielākā nepieciešamība cilvēkam ir darbs. Arī tad, kad nav algas darbs, arī tad ir jāatrod, ko darīt. Un arī bērni ir jāmāc vairāk viņus nodarbināt. Jo veselības stāvoklis mūsu valstī ir vienkārši briesmīgs, ja 7-gadīgam bērnam ir problēmas ar vēnām un piedzimst bērniņi ar audzējiem, viņi piedzimst ar audzējiem. Tad ir jāskatās, kas notiek visapkārt. Kā mēs rīkojamies, kā mēs ļaujam bērniem dzert lietas, kuras nav jādzer, ēst to, ko nevajag, sēdēt pie televizora un pie datora. Nekad agrāk mūsu zemē nav tik daudz jaunu, slimu cilvēku. Jā, tas ir mazkustīgs dzīvesveids. Tas ir šī sēdēšana internetā, lasot šīs zākāšanās par cilvēkiem, kas kaut ko dara un runā. Bet kuri tad to zākāšanos tur veids? Tas, kas pats varbūt pirkstīgi nav pakustinājis otru labā. Jā, viņš noteikti sēž valsts kantorī, viņam ir regulāra alga, un viņš ir iedomājies, kad viss citi jau ir tukša vieta. Es tik esmu kaut kas. Tā ir iedomība un augstprātība. Un tad vajag palasīt Bībeli. Tie ir grēki. Un ticiet man, Dievs visiem ir viens. Un ne tāpēc, ka jāiet uz dievnām, ir jābūt godīgam pašam pret sevi. Ja mēs, protam, atzīt savus kļūdas, savas vainas, mums tiek piedots. Bet nevienam cilvēkam nav tiesības tiesāt otru cilvēku. Mums ir jākļūst redzīgākiem, dzirdīgākiem, jāiemācās uzklausīt un sadzirdēt tos, kuri lūdz palīdzību. Viņi vēl neprot to teikt pietiekoši skaļi. Un šī palīdzība ir vajadzīga bērniem.
Skolās ir vajadzīgas formas, lai netiek noniecināti tie, kas nevar nopirkt tik dārgas drēbes. Ir jābūt šai vienlīdzībai un arī kārtībai. Un bērniem ir ne tikai tiesības, bērniem ir arī pienākumi. Tāpat kā mums ir pienākums pret savu zemi un valsti, un arī savā starpā ir pienākumi. Ir jāparūpējas par tiem veciem cilvēkiem, kas nespēj par sevi parūpēties. Un ne jau viņiem tik daudz zāļu vajag par valsts naudu. Viņiem ir vajadzīga uzmanība. Varbūt 3 vārdi. Viss būs labi. Viss būs kārtībā. Tas jau tikai tāds sīkums. Bet no sīkumiem sastāv visa dzīve. Un šī vecā paudze, kas ir smagi strādājusi, un kas šodien jūtas nenovērtēt, un ne jau naudā, viņiem neviens nepasaka paldies. Bet paldies jau šodien nelieto arī savā starpā. Diemžēl, bet paldies un lūdzu ir burvju vārdi. Un jo vairāk mēs šos vārdiņus teiksim, par labām lietām ir jāsaka paldies, un ja mēs nespējam paši, tad ir jāsaka lūdzu. Lai jums labs vakars!